spēju makro līmenī. Jo redzat, mums varbūt ir mazliet atšķirīgi viedokļi par Maiklu Porteru. Es šeit nekādā gadījumā negribu noniecināt šo cilvēku, bet man tomēr liekas nepareizi uzskatīt, ka viņš ir pats gudrākais no visiem ekonomistiem. Un es tomēr diezgan lielā mērā piekrītu tai kritikai, ka Maikls Portera idejas būtu pareizas, ja visu pasauli būtu viena liela Amerikas Savienotās valsts. Ja? Jo katrā ziņā tie viņa pētījumi, ko viņš veicis, patiesībā tomēr liek apšaubīt. Bet varbūt tas cits jautājums, jo galu galā mēs tomēr nonācām pie līdzīga secinājuma. Vairs, ko tas, ko jūs teicāt, to gribu teikt sakrīt ar to, ko es gribēju teikt. Ka patiesībā, es neatceros, kā tieši jūs to formulējāt, bet ka šī konkurētspēja, valsts national competitiveness, labi tūkos viņa kā, varbūt labāk tieši nacionālā konkurētspēja, jo valsts vēl pārprast. Nacionālā konkurētspēja patiesībā ir diezgan liela ilūzija. Jūs teicāt, tomēr var par to runāt. Ja? Jo patiesībā tas izriet no mikro līmeņa. Kā tas ir no Maikla Portera. Tāpēc varbūt mans priekšlikums mēģināt tomēr noskaidrot, kas tad īsti ir šī konkurētspēja, nacionālā konkurētspēja, national competitiveness. Ja? Definēt. Ja? Tiešām definēt. Jo redzat, tas, ko jūs pēc tam stāstījāt par iekšzemes kopdrukdzienu iedzīvotāju, tur visādi indeksi, vai tas patiesībā raksturo šo nacionālo konkurētspēju, ja tāda patiesībā vispār pat ir? Ja? Jo, kā jūs teicāt, tas ir būtībā kā mikro līmeņa summa. Un tas, man liekas, diezgan liela kļūda, nevis jūs uzstāšanā, bet vispār Latvijā. Ka mēs lēkājam no mikro uz makro līmeni, kā uzskatot, ka tur nav nekāds atšķirības. Piemēram, jūs var teicāt, naudas pelnīšanas spēja. Ja? Mikro līmenī es neapšaubu to, bet makro līmenī. Kāpēc tā nav liela ilūga? Kā Šķēle ir teicis, Rimšēvits ir teicis, valsts ir liels uzņēmums. Atvainojiet, nav tā. Ja tā, tad kāpēc mums ir mikro un makro? Jā, patiesībā bija ļoti interesanti Krugmana kunga komentāri par to, ka valsts liels uzņēmums, ka patiesībā uzņēmuma vadītājiem ir pilnīgi cita perspektīva, teiksim, samazināt, izmantojot resursus uzņēmumā, viss būs labi. Bet valstī patiesībā tas mērķis ir panākt to labklājību un... Jā, redzat, un necau nav. Cik var samazināt? Redzat, ko es arī, mēs sākam diskutēt, ja? Jūs teicāt, tur Godmans teica, ka labi, ka mežas izcērt, jo nauda nāk iekšā. Redzat, no uzņēmuma viedokļa jā, bet no valsts līmeņa. No valsts viedokļa. Kāpēc mums naudu vajag? Ja tiešām mēs sakām, Latvijai vajag naudu, tad Latvija nav valsts. Tad Latvija ir liels uzņēmums. Ja? Un tā jau laikam ir patiesība. Un tāpēc, te ir, kur, manuprāt, Maikls Porters runā par Amerikas Savienotām valstīm, kas tiešām ir valsts, un mēs to mēģinām pārlikt uz Latviju, kas patiesībā nav valsts, ja mēs atklāti runājam. Ja? Tā kā, bet, arī tāda niansīta. Ja? Es saprotu, ka jūs tomēr teicāt, ka tomēr var runāt par nacionālo konkurētspēju, es arī tomēr piekrītu, ka var runāt par nacionālo konkurētspēju. Bet redzat, kur varbūt jūs teicāt, jūs izņēmāt ārā to slaidu, ka tirdzniecības barjeras tur kavē mūsu labklājību. Ko no mūsu labklājību? Un tad varbūt uztīsiet tas mums jautājums, kā tad tomēr ir ar veco Rikardo, ja? Ar comparative advantage? Vai varam mēs par to runāt vai nē? Un redzat, labi, varbūt uztiet uz mans jautājums. Ja, tātad, vai šis Maikla Portera competitive advantage viņa ietver sevi, vai izslēdz, vai ir antagoniska, vai kā, ja salikt kopā šos divus, Davida Rikardo un Maikla Portera šos formulējumus. Paldies, liels, jā, arī mēģinās atbildēt. Varbūt saka, ja jūs atbildēsiet man jautājumu, labi, mana mērķis nav jūs iedzīt strupceļā, ja? Tāpēc varbūt uzreiz pateikšu, kur, manuprāt, ir šī lielā, tāds pārpratums, ja? Tātad, ka mēs sakām, tirgoties ir izdevīgi, ja kādas tirdzniecības barjeras novākt ir izdevīgi, tas izriet no Davida Rikardo, to salīdzinošo priekšrocību teorijas un tā tā. Nē, patiesībā no šī vairāk izrieties, kā zināt, tomēr atstāja, ka visu neizdzēs, viņi aizbūkēs pēdējā slaidu. Jā, mēs te varam runāt, par to visu pierādījumu, šī pieprasījuma piedāvājuma līkni, bet uz ko mēs neredzam, Teiksim, cilvēkiem, kas pārdod mājaslapas, viņš pieprasījuma līkni vienkārši neredz, viņš nekad dzīvē nav redzējis. Bet, tā ir par kādu vienas preces tirgu runa. Jā, tā ir par vienas preces tirgu. Patiesībā, ja šī privāta tirdzniecība,
te ir tas consumer surplus, producer surplus, un ja mēs ieviešam tarifu, tad šie te, no tā kopija labuma G un F kvadrātiņi ir zuduši, trīsstūrīši. Jā, tas kā, bet tikai kādu lietu, ko parasti runājot par Ricardo piemirst. Ka Ricardo runāja par to, ka brīva tirdzniecība dod izdevīgumu tad, ja ir barjeras kapitāla un darba resursu plūsmām. Ja tādu nav, tad viņš rakstīja Londonu un tur kaut kādu saseksas grāfistu. Redzēt, Latvijā Rīga un Latgale. Tātad, kas notiek pie brīvām, tad, ja nav nekāda ierobežojuma preču plūsmām un ja nav nekāda ierobežojuma ar kapitālu un darba resursu plūsmām, veidojas metropols un provinces. Un tagad Eiropā notiek tas pats. Veidojās metropols un provinces. Un Latvija province. Un Dombrovskis var teikt, ko tur grib, tur celsim valsts konkurētspēju, un tur tas viss ir blēņas, atvainojiet. Un tas, ko jūs sakāt, tur inovācijas un viss tas, redziet, es tomēr domāju, ka tas tā, kur Maikla Portera teorijā tā vājā vieta. Ja mēs runājam par daudzmaz homogēnu vidi pēc kapitāla, pēc darba resursu izlietojumu, tad droši vien tā ir. Bet nevar Latvija, teiksim, tur tāpat kā Latvija nevar vinēt pasaules čempionātu futbolā. Ja, drīzāk, jo tur tomēr 11 cilvēki ir uz laukuma. Tāpat Latvija, tā ir ilūzija, ka Latvija tagad piegāzīs tur visu Eiropas tirgu ar mobilajiem telefoniem, lai ko mēs redzam. Mēs, diemžēl, būsim un paliksim provinci. Kāda tomēr, labi, es saprotu, ka varbūt ir gatavojas diskusija, tad mums jādodas mēģināsim definēt nacionālo konkurētspēju. Jā, tiešām, es gatavs. Protams, es daudz ko vēl neizstāstījis, daudz ko izliet ārā. Man arī tālāk turpinājums paredzēts, varbūt, kas varētu pastāstīt atsevišķi par uzņēmumu līmeni, par uzņēmumu konkurētspēju. Jā, es piekrītu tiešām par partneru modelī, ja mēs paskatāmies, šeit nav nekādas inovācijas, kur runa par kaut kādiem uzņēmumu savstarpējām attiecībām, ja kaut kādiem piegādātājiem, patiesībā mums tiešām aizmirst par to būtisku faktoru. Nevis angliski faktori, ja, kas ir varbūt drīzāk kaut kāda izēviela, bet... Nē, kaut kāds faktors jau ir uzņēmība, vai ne? Jā, inovācija tiešām, tas ir vājais punkts par modeļiem, ka viņš to visu neņem. Un par to konkurētspējās priekšrocības modeli, jā, tiešām, man liekas, ka, zinām, taisnība, protams, ka tur ir, jā, bet ir kaut kādas industrijas, kur noteikti ir ļoti grūti konkurēt, arī tev ir kaut kāda priekšrocība, jā, teiksim, lauksaimniecības produkcija bez subsīdijām, tas ir ļoti slikts bizness. Sevišķi tādā augstā valstī kā Latvija. Tekstila rūpniecība, zem pievienotā vērtība, uz kaut ko tādu fokusēties, īsti nav labi, ja? Un patiesībā... Kāpēc tagad zem pievienotā vērtība? Vispār, ko nozīmē zem pievienotā vērtība? Ko nozīmē augsta un ko nozīmē zem pievienotā vērtība? Jā. Attiecībā pret ko? Patiesībā cilvēki var saražot to preci bez ļoti lielām specifiskām zināšanām. Un lauksaimniecība, teiksim, kaut kādus teikumus. Es aiziešu tagad masieres, ja lūk, masēja dibēni mēs ievietē augstu pievienotā vērtība, milzīga. Juvelieris taisa zelta gredzeni, viņam zemu pievienotā vērtība. Jā, bet, teiksim, tomēr ir tās industrijas jau varbūt, kuras prasa lielāku investīciju zināšanās, izglītībā, teiksim, farmācija, elektronika, informācijas tehnoloģijas, un tur mēs tomēr būtu ilgāks. Jo, teiksim, tās preces tomēr, protams, viņas jau būtu arī ekskluzīvas, ja, kaut kāds tur modas nams, ja, tur Deutsche & Gabbana, ja, vai vēl kāds tur Prada. Protams, tā ir cits tekstils, ja, nekā vienkārši parastais. Bet, tā masa jau veido tās lētās preces, ja, teiksim, grauds kaut kāds ražo, viņš ir grauds. Cilvēks tur varbūt pamatskolu ir beidzis, ja viņam kāds pastāst, kā tos graudus audzēt, viņš uzaudzē, tie graudi ir tikpat labi kā citur. Tur visu laiku migrēs šī ražošana uz lētākām valstīm. Protams, teiksim, varbūt ir pārtiks rūpniecība, ja tā, kur tagad jau gan ir pietrūksmes pārtiks pasaulē, mums visiem ir jāaudzē viss ir kur mēs varam, lai būtu pietiekos pēdus visi. Nē, atceros, ka tā pieksauga, tomēr kāds uztrauc, ka ekonomikas kategorijas lietotā nesaprotam. Pievienotā vērtība. Kas ir pievienotā vērtība? Vai jūs pēc Maikla Portera to skaidrojat? Mēs varam arī lietot to kā ieņems koproduktu sinonīmu zināmā veidā.
Iedzina kaut kā pievienoto vērtību summu. Jā, pievienoto vērtību summu. Atkal mikro un makro līmenī būs savādāk. Jā, viens uztais, teiksim, koku nocēl. Mikro un makro līmenī būs savādāk tas viss. Jo tā tad makro līmenī es izaudzēju graudus, pārdodu dzirnavniekam, dzirnavnieks tos samai miltos, vārskot, un maiznieks izcep maizi, un maizi veidojas kā pievienoto vērtību summa. Mikro līmenī maizniekam pievienotā vērtība ir maizi mīnus graudu, mīnus miltu. Nu labi, tur piens un kas tur vēl viss vajadzīgs. Tā kā es tomēr nesaprotu, jo, ko arī, nezinu, varbūt es tomēr aicinātu šeit mūsu asociācijas ietvaros mēģināt nesakot mūsu valdības piemēriem, kur viņi šo jēdzienu augstu pievienotā vērtību kā papagaidu lieto. Nezinu, ko tas nozīmē. Es saku augstu pievienotā vērtība mikro līmenī. Lūk, es esmu atvērs masāžu salonu. Ja? Man vajag vazelīnu, ar ko iesmērēt rokas, tā ir man pārnestā vērtība, un es masēju vienalga, kam tur ir sievietēm vai vīriešiem dibens, un viņi man par to maksā, un pievienotā vērtība ir milzīga. Es samaksāju 1 latu par vazelīnu un dienā nopelnu 100 latus. Man pievienotā vērtība no kopējās vērtības sastāv 99%. Es esmu juvelieris, kas taisa zelta gredzenu, man jāpērk zelts, un līdz ar to labi to gredzenu nopērk zeltu par 100 latiem, uztais gredzenu pārdot par 200 latiem, man pievienotā vērtība ir cik 50 reizes zemāk nekā tam masiem. Nu, kā savādāk saprast pievienoto. Un tāpēc tekstilu graudu audzētājiem, tas, kas audzē graudus, viņš arī augstu pievienoto vērtību rada. Arī augstu. Droši vien zemu, es nezinu, tur jāskatās, vai tas, kas, lūk, viņam ir pārnestā vērtība tie graudi, ko viņš ierok zemē, lai nākošā gadā izaudzētu kviešus, un lūk, tātad viņam tāda pievienotā vērtība ir izaudzētie graudi mīnus, nu, faktiski izmaksas, faktoru izmaksas. Ne faktori, bet tieši izēvielu izmaksas. Ja? Tā kā par to pievienoto vērtību es tomēr aicinātu, nu, tad atrunāt. Es saprotu, ka, laikam, porterā redzat, un es, nu, labi, varbūt nesāksim pārāk garunāt, ja? Es godīgi teikšu, porteru neesmu lasījis tikai par porteru, ja? Added value un value added ir viens un tas pats, vai ne? Pievienotās vērtības nodoklis nav tas pats. Nē, nodoklis ne, bet added value un value added. Jo porteram ir added value. Ja? Mēs maksājam pievienotās vērtības nodokli value added tax. Vai porters added value lieto tādā pašā nozīmē, kā tie, kur runā par pievienotās vērtības nodokli? Nu, nē, vienkārši mums latviešu valodā vērtība pievienotā nav ieviesies, tās terminis viņš kaut kā skan dīvaini. Tāpēc mēs izlīdzamies ar to, kas mums labi skan. Ka mēs abas iedienas sajaucam. Es vispār domāju, ka labāk angļu valodu izmantosim, protams, akadēmiskā komunikācija augstos līmenī. Protams, visiem latviski jārunā, bet nu, pēc iespējas vairāk angļu valodu. Nu, latviski termini arī jārunā, protams. Par to Rikārdo salīdzinošo priekšrocību teoriju. Ļoti interesanti evolūcija, protams, bija. Nu, zināmā mērā tas vairs mūsdienās nav, ja? Patiesība, tā kā mums to apraksta, teiksim, slavnie piemēri, ja, par vilnu un vīnu, ja, ka tur Francijā ražo vīnu, tas lētāk, jā, un Anglijā ražo vilnu, jo tur ir augsts un vīnogs neaug. Nu, viņi mūsdienās vairs īsti nav patiesi, un to pamanīja Ļoņķers, ja, kurš izdomāja Ļoņķeru paradoksu, ja, ka tomēr mēs redzam, ka datos tā nav, kad visi tikai kaut ko vienu ražo, ja, un to atrisina Linders, ja. Kolēģi atvainojiet, tāpēc jau Ļoņķers to nosauc par paradoksu. Kas tad ir paradoks? Paradoks izņēmums no vispārējās likumsakarības. Tā kā, ja viņš jau, redzat, paradoks, Ļoņķers jau neapgāza Rikārdo, viņš to nosauc par paradoksu. Lūk, tad no Rikārdo izriet tā, bet Amerikas Savienotās valsts neskāpēc eksportē produktu, kur ir liels atredzat, un es droši vien Dombrovskis teikt augstu pievienoto vērtību, bet es teiktu liels kapitāla īpatsvars salīdzinot pret darbu īpatsvaru. Es tomēr ierosinātu to, ko mums valdības līdz par augstu pievienoto vērtību savu produkciju liela kapitāla īpatsvars. Jā, bet Ļoņķeru paradoksu jau bija tos Heckschera teoriju, uz faktoru proporciju teoriju. Nu, jā, tāda Ļoņķeru paradoksu bija faktiski par Heckschera teoriju, jā. Nu, un Lindera hipotēze, ja, tomēr mēs visi pēc tam to visu kā atrisināja. Linders ir ļoti interesants cilvēks, viņš ir patiesībā tas vizionārs, kurš izdomāja dibināt Stokholmas ekonomikas skolā Rīgas nodaļu, kur es arī mācījies.
Un viņš bija zināms teorētiķis un arī valsts darbinieks, un viņš tur, teiksim, bija ļoti lielos ekonomikās amatos un Stokholmas ekonomikas skolas prezidents. Un, nu jā, patiesībā tā intra-industrija trade, jā, iekšķi industrija tirzniecība ir ļoti nozīmīga mūsdienās, jā. Nu, nav tā, ka tikai Vācija ražo visu automašīnas, jā, protams, viņiem ir valsts tiesa, jā, automašīnu ražošanas, bet patiesībā ražo arī citur, un viņi savā starpā tirgojās, jā. Viņi, teiksim, no Vācijas izdevumā, ka viņam labāk patīk amerikāņu automašīnu, viņš viņu pērk. Franču automašīnu, varbūt ir lētāka, ja, mazliet nav tik augsta kvalitāte, bet viņš arī pērk franču automašīnu. Un nav tā valsts specializējās tikai kaut kādās šādās jomās. Kaut gan mēs to dažreiz varam novērot, piemēram, Portugālē aizvien ir, man liekas, lielākā daļa no pasaules korķa eksporta sastāvā. Visi korķi koku ražo. Un tur bija kaut kā Āfrikas valsts, kas gandrīz vai viss kafijas, kakao pupiņas ražo, ja. Nu, kaut kā tādi ir momenti, bet patiesībā industriālās ekonomikās šī starp industriju... Tieši industriālās ekonomikās, redzat? Nevis vispār globālā tirzniecība. Nu jā, protams, varbūt mēs ceram... Kas arī Michael Porter modelis, tādi mēs runājam par industriālām ekonomikām. Amerikas Savienotās, Rietuma Eiropa, Latvija jau diez vai pat. Nu, varbūt nezinu. Jā. Eiropa, nu tāda Amerika, Ziemeļamerika, Eiropas. Viņi arī tad pēc konkrētais rādītāji, tur tiek klasicētas valsts, vai tur resursus balstītās un tur, teiksim, jau tālāk uz inovācijām balstītās un Latvija kaut kā rīti. Mēs neesam paši apakšā, kas tikai kakao pupiņas ražo, bet mēs neesam arī tādi, kas ir augstu eksportu nodarbojās. Nu, tā varbūt saka, es apsolku, tad aplusīšu tikai Nē, ceru, ka vēl kāds uzdevums. Jā, to jautājumu tomēr, jūs varētu mēģināt tomēr nodefinēt konkurēt spējīgo priekšrocību, nu, tātad labi runāsim angliski, ja, tātad national competitiveness, ja, tātad vārds to valsts konkurēt spēju, valsts konkurēt spēju, nodefinēt. Es domāju, ka tā ir iespēja gūt ienākumus, jā. Tomēr mūsdienas sapratnē. Man nav jābūt labākam par citiem, jā, varbūt tieši konkrēti, bet man ir jābūt labākam citiem, jā, zināmā mērā, bet nu tā ir... Nē, nu redzēt, par uzņēmumu es domāju, kā tur vismaz man saprotams, jā. Bet kā to pacelt makro līmenī? Man patīk šī pārvaras biznesa skolas arī konkurētspējas definīcija, viņa gan ir mazliet garāka, nu tā pavisam īsi, nu jā, spēja veiksmīgi gūt ienākumus starptautiskajos tirgos un pārvadāt preces un pakalpojumus. To jau dara uzņēmumu. Jā, to dara uzņēmumu. Valsts. Kā uzņēmuma kopums vienkārši. Jā. Ne valsts, bet to uzņēmuma kopums. Tās attiecības ir ļoti sarežģītas, jā, teiksim, multinacionāli uzņēmums ir visur, jā, filiāli, bet, nu, mēs varam tomēr kaut kā nodalīt šīs filiāles. Un tad tā vide, jā, kurā darbojās uzņēmumu, tā ir tā, kas ietekmē šo uzņēmumu kopumu konkurētspēju. Un to vidi savukārt, kas tad ietekmē, nu, tad tas, ko jūs teicāt, bet, nu, ekonomiskie faktori, bet droši vien ne tikai, ja, tad arī tur... Geštalts psiholoģijas valodā runājot, jā, viss tā vēsturiskā pieredze. Sociālā pieredze, kāda mēs izglītiem esam ieguvuši, kādas mums ir prasmes, jā, nu, viss demogrāfiskā situācija. Reizams, ka profesoram ir tā definīcija, ko piedāvāt pretīgi Intam. Jā. Varbūt, ka varētu to varbūt patiesības ar kāds nekad nesaprats. Es noklausījos Dombrovska jaungada runu, un tur bija pirmais priekšlikums veicināt valsts konkurētspēju. Un es domāju, ko tas nozīmē. Jā, man ļoti nepatīk pēdējā laikā tā tendence, ka tiešām tā strausa politika tiek vārda tāls miltīs, jā. Teiksim, tagad viss stāsta oficiāli pārstāvi, ka Latvijas ekonomikā sasniegumi pēdējos gados ir bijuši milzīgi, ja, ka tas -24% kritums patiesībā mums visiem jābūt ļoti priecīgiem par to visu. Nu nav jau tā, jā, nu tas ir ļoti liels kritums pasaules mērogā. Piemēram, tagad pēdējais bija par demogrāfiskas rādītājiem, jā, par tautas skaitīšanu, kad patiesībā, nu, tie skaitļi ir diezgan bēdīgi, jā, tur daudz cilvēku ir aizbraukuši. Bet, protams, ka oficiālais viedoklis ir tāds, ka situācija daudz labāk nekā mēs cerējām, ja, ka mēs esam tagad sasnieguši, pateicoties mūsu politikai tā. Cerējām, ka vairāk aizbrauks. Jā, nu patiesībā tas nav pareizi, man liekas, tomēr ir jārunā lietas, kāds mums ir, arī sliktas lietas, jā, varbūt, kad politiķiem nedaudz nepatīk ņemt vārdus mutē, ka kaut kas ir slikti, jā, jo tad viss domās, ka viņš to ir izdarījis viens pats, bet, nu, man liekas, ka cilvēkiem nav tādi, kas tā ļoti uzvar vainu. Tik būtiski, ja tomēr saprot to kontekstu, ka tas cilvēks ir kaut ko ietekmējis, kad divi cilvēki. Nē, nu redzēt,
tagad tiešām apklusīšu, ja. Saka, tas, man liekas, varbūt, jūs par tām lietām runājat, varbūt tiešām tas, kā mēs tagad, national competitiveness, es mazliet saprotu. Katrai labāk nekā valsts konkurētspēja. Man šķiet, ka national competitiveness, ja mēs latviešu valodā kaut kā mācētu pateikt national competitiveness savādāk kā valsts konkurētspēja, es pieļauju, ka vairāk cilvēki to saprast. Varbūt ir vērts tieši padomāt par šo. Kā to, jo valsts konkurētspēja, tā ir nav valsts konkurētspēja, tā ir uzņēmuma, valsts esoša uzņēmuma konkurētspēja. Jā, jo mēs valsts veiklā netērām. National competitive. Kāds pēc tā uzrakstīja, kur Made in Latvija vai Made in USA, bet jā, tas ir tomēr ļoti būtisks koncepcijas. Par to Ricardo un arī par to intraindustrijas, tirzniecības momentu. Savulaik Ivars, laikam, atcerās. Un es vairāk toreiz nevienu no kāds no klātesošajiem, to mēs runājām par tā klasiskajām tirzniecības teorijām un modernajām, un mums tas kopējais slēdziens bija tāds, ka faktiski jau viņas vienu otru īsti neizslēdz, un viņas vienu otru īsti no papildina. Tieši tādu Linder, hipotēžu, gravity modeli. Jā, viss, kas, un es tā, arī tagad tā domāju par to pašu intraindustrijas tirzniecības fenomenu, vai ne, kurš ļoti spēcīgi ir gājis un attīsties un pēdējā laikā, vai ne, tieši ļoti izteikts, un kurš varbūt Ricardo laikos nebija tik izteikts, bet, ja mēs tā padomājam, par to Ricardo teoriju, viņi jau, kā lai saka, neizslēdza arī intraindustrijas teorētisku tirzniecību. Respektīvi, piemēram, šajā Ricardo modelī tikpat labi varēja ieiet tas, ka, piemēram, Portugāla ar Spāniju varēja tirgoties, teiksim, vienu pārdodot otrai, vienu sarkanu vīnu, otru balto vīnu, ja, kas ir kā būtu tā intraindustrijas tirzniecība. Ja, vīna industrijā notiek tomēr heterogēna preču apmaiņa. Ja, ja vienā valstī, pieņemsim, tam nosacījumi ir labāki, ja, tad tie faktori salīdzinoši, ja, izdevīgāk, tad šāda tirzniecība būtu iespējama. Tā, apmēram, sanāk, ja, ka, teiksim, šī intraindustrijas tirzniecība jau, kā lai saka, neapgāž to Ricardo teoriju. Jā, tiešām es piekrītu. Bet tiešām man liekas, ka mazāk attīstīties valstīs vēl strādā šī intraindustrija modelis. Kaut gan, jā, tie klāsterī arī attiecīgi ir kaut kāds specializēšanas kā industrijā. Vispār man liekas, ka tomēr tā intraindustrija, teiksim, labi, sakarvīna, baltvīna, bet Portugāles vīna, Spānijā, piemēram, tādu pašu Portugālu vārds, ko etiķetes dēļ, ja, kā Gruzīna saka, šitā etiķetes beidzās, tagad dodiet man Kinsmarulī etiķetes beidzās, pērciet Klančkarā patiesībā to pašu vīnu, vai ne? Un to pirks cilvēki tikai faktiski jau lūk šajā conspicuous consumption apstākļos, jo viņi pērk nevis vīnu, bet etiķeti. Tur faktiski šī intraindustrija. Ir ļoti interesants, atceros, ka 90. gadu sākumā es aizbraucu uz Norvēģiju, tā pirmo reizi tālu, rietumu pasaulē nosacīt, un es atceros, ka Latvijā tikā bija robežas atvēršās un visu ķēra, kā arī visāds imports, ja, no visām pasaules valstīm, teica, ka tas ir labāks, lai tā Latvijas preci nepirkšu. Norvēģijā bija pilnīgi otrādāk, jo bija vietējā preci bija dārgāka, jā, bet visi pirka Norvēģijas preci, un gribēja atbalstīt vietēju ekonomiku, un patiesībā tur tāds arī patriotiskās ķilas spēlē, un īstenībā tas ir diezgan labi, cilvēki pērk vairāk vietējos produktus, jo, teiksim, import substitution, mēs tomēr kļūstam ir kā labklājīgāk. Man liekas, ka mēs esam evolucionējuši vēl diezgan pēdējā laikā uz to, ka mēs vairāk atzīstam Latvijas produktus, jo mums ir daudz kā mēs neražojam. Mēs automašīnas neražojam, mums jāpērk neizbēgam importu, bet mums ir izvēle, tad mēs esam sākuši dot priekšroku vietējiem. Tur arī tādi faktori, teiksim, spēlē lomu, arī kulturāli, ja varbūt, kā mēs esam iemācījušies, ja mūsu preci ir jāpērk vai nav jāpērk. Tas patiesi ir labi, ja mēs esam viena no šīm mazākajām valstīm Eiropas Savienībām pieņemam, ka arī citās valstīs cilvēki tāpat rīkojas, kad mūsu šī konkurētspēja citās valstīs vai eksportējot uz citām valstīm, samazinās. Vēl rezultāts? Ja mēs šeit esam, teiksim, 2 miljoni vai 2,0 pēc vietējiem datiem, un mēs atbalstam savus vietējos produktus, mēs pieņemam citu valstu, teiksim, Franciju, kurā 74 miljoni, un domājam, ka tur arī cilvēki pirks arvien vairāk šos vietējos produktus. Tas nozīmē, ka samazināsies pieprasījums pēc mūsu produkcijas, kas nozīmē, ka
Latvijas kā valsts konkurētspēja arī krismasnāsies, jā. Nu, tas tā nestrādā, paldies Dievam, kad viņi mums atriepsies, reiz, ja mēs nopirksim Latvijas produktu, viņi nopirks arī Francijas produktu, un ja viņi, un otrādāk, ja mēs pirksim viņu produktu, viņi pirks mūsējos, tur tā spēle ir, vai ne, tāda ļoti rafinēta un interesanti, teiksim, cevišķi Āzijas ekonomikās, kā vispār viņiem cīnās, ja, tad viņi eksportiem, tur viņus sākā Japānai aizliedz to zemā valodas kursu, Ķīnai arī tagad grib aizliegt, vai ne, visu pret viņiem ir, jo viņiem liels tas te eksports ir. Nu, tas bišķi rafinētāk ir, jā, kad cilvēki tā kā pakluso pērk vietējos produktus, un pēc tam tāds visiet pasaulē, ka mūsu produkti ir labi, un pēc arī mūsējos, bet patiesībā, ja viņi eksportētu vai ne, tad nepirkt, ja mēs eksportētu. Jā, es teiktu tā, ka droši vien, ka tas, tā izvēlēs vietējo preci kultivēšanu, es pats arī esmu no tādiem, kurš to skatās, bet, man liekas, ka sanāk, ekonomiski sanāk, ka tā ir tāda, šīs lietas kultivēšana, tā ir tādas neredzamas, netvaramas kvotas veidošana būtībā ārējās tirdzniecības. Tā sanāk, pareizi. Nu jā, tā ir. Cenšoties, neredzamā veidā. Jā, teiksim, ķīnieši būtu ļoti daudz sasnieguši šajā jomā. Viņiem viss prasīja atvērt tirgu, ja? Bet viņi patiesībā, ko viņi darīja, neteica, ka nē, mums nevajag jūs preces. Viņi bija šausmīgi sarežģītas tās procedūras radījuši, teiksim, visās veterinārā dienesta izziņas, un aizsakien dabū man izziņu, vēl kaut ko dabū, vai ne? Tur viņi izskata tur gadu laikā varbūt kaut ko, tāds, varbūt tās tirgus aizsardzības metodas tādas smalkas bija. Bet šis national competitiveness jau uz to ir vērsts, lai latvieši pirktu Lietuvā ražot elektroenerģiju, un es pārspīlēju, ja mēs nepirksim. Bet vārds, ko jūs tādu pašu preci pirksiet tikai tāpēc, ka viņi Lietuvā ražota, un lietuvieši pirks tādu preci tikai tāpēc, ka viņi jau lūk šī national competitiveness paskaidros, tas latviešu alus ir labāks nekā tas lietuviešu alus. Lietuvieši, lūk, tā kā tas, ja mēs sakām, pirksim savu preci, tad būtībā mēs tiešām, kā saka, darbojamies, uzliekam, kā Kristaps teica, kaut kāds neredzams kvotas, kas bremzē šo starptautisko konkurentu, šo national competitiveness. Un it kā, ja mēs sakām, ja tas ir slikti, tad mums var pajāt, kas tur slikts. Kas tur slikts, ka mēs pirksim Latvijā ražotas preces un lietuvieši pirks Lietuvā ražotas preces. Slikts tas, ka mums parāds jāmaksā. Mums tiešām, mums visiem. Latvijas valdības attaisīja parāds. Ražošanas apjomu, ja mēs tagad iekšējo tirgotēju, mēs ar ekonomijas skēlu varam sākt no Latvijas mēroga savā ziņā. Ja mēs pēc būtības satrenējamies iekšējā tirgu, līdz ar to iekšējā kvota mums dod to competitiveness, lai iziet ārējos tirgos. Mums nevajag ārējos tirgos. Jūs pareizi teicāt ekonomiju un skailu redzēt, ja? Es domāju, kādi 5% mans tāds rupšs novērtējums varētu būt tās preces, kur ražošanā Latvijā ekonomija un skailu būtu uz ārējo tirgu var nepieciešama. Jā, bet cik ir tādas preces, kuras mēs pa 90% pērkam iekšzemē ražotas? Es saku, tātad 95%. Tātad Latvijas tirgus nav pārāk mazs, lai mums šeit būtu mēroga ekonomija, apjoma radīta ekonomija, ietaupījums mums iziet ārpus. Laikam aviosabiedrības varētu, var uzskaitīt tos 5%, kur Latvijas tirgus tiešām pārāk mazs. Bet principā es piekrītu, ka varētu būt lielākā daļa, jūs 9%, 95%, tirgu un Latvijas noiet tirgus ir pietiekams. Tirgojās ar to, kas skatā, nav un kas paliek pāri. Lūk, tā ka vārds par tā nav problēma. Mums vajag kaut ko citu. Tā nav, taisnība tā. Tas pats vien atgriežās. Viena replika par to, par šo salīdzinājumu par priekšrocību teoriju. Es neesmu padziļināts pētījumu, bet es pieļauju, kolēģis to grib papētīt, bet man šķiet, ka ne Ricardo, ne Smits nav runājis par aizņemtā kapitāla pārvalsts. Aizņemtais kapitāls varētu ieplūst valstī, un tāpēc arī viņš savādāk. Mūsdienu ekonomika pilnīgi atšķirās no tās ekonomikas, kādu viņa apraksta, gan ar relatīvo, gan absolūto, gan salīdzinājumu priekšrocību gadījumos, ka tas ir pilnīgi citas ekonomikas. Tad bija reklama to, kad ir darbspēks, tā kā fiksēt par to, ka kapitāls varētu plūst no valsts uz valsts, tad nav precēm tādu plūst. Viņa laikā tas tā nebija. Es arī minēju par to, ka tās kapitāla plūsmas, kas tagad ir radušās, atceros, ka JP Morgan bankas dibinātājs Morgans skatījās pirmais, kas ir uzcēls tilts, kas ir finansiāla tilts, tad Lielbritānija un Amerika. Tas bija kaut kāds brīnums, kad tā starptautiskā kreditēšana var notikt, ja? Protams, ka mūsdienās viss ir savādāk, un viņa laikā vienkārši tas tā nebija. Kreditēšana nacionāla īpatnība, ja vispār bija.
Ja viņi neaplūko, tajos modeļos nav šīs aspekts, ka neņems vērā, līdz ar to tas ir savādāk. Tieši tas ir modernās teorijas, ka faktiski arī viņas bieži vien tagad sauc par investīciju, nevis tirzniecības, ja, tad viņi faktiski jau vairāk skatās, kuros virzienos, uz kurām teritorijām plūdīs naudu, nevis preces. Tas, kas priekš ir Kardo bija Anglija, tagad ir viss pasauli. Nu jā, Līdz ar to vairs nav nekāda izdevība. nav vairs Francija, kur tur tirgoties vairāk. Jā. Tas ir interesanti, tiešām. Man liekas, ka jums ir, vispār jāņem vērā tomēr arī tas cilvēciskais faktors vairāk. Kas jau ir portēru modeli. Jā, bet līdz ar to... Ja to iepriekšējais skēmums, to Diamond modeli varētu. Vispār es arī uzskatu, jā, sporters tomēr tik par daudz nerunā par to. Protams, mēs zinām, ja tās produktivitātes formulas jaunās, jā, kad agrāk bija, iekšējās koprodukcija, funkcija no, kā tur bija... Darbs kapitāls, dabas resursi un uzņēmība. Uzņēmība neparādās. Nē, uzņēmība neparādās, jā. Bija vienkārši, kā bija lēnda leibora. Nē, tas bija vēsturiski. Vispirms šī Kopa Douglas funkcija bija darbs kapitāls tikai. Tad Solovs ierosināja ielikt uzņēmību vienkārši kā laika faktoru. Un mūsdienās tur visi tie dali un tie arī vēl saka arī dabas resursi. Tehnoloģijas, teiksim, koeficients mūsdienās tur tiek līdz priekšā, teiksim. Nē, Solov koeficients ir ļoti vienkārši. Solov koeficients ir pakāpē C1 reiz T, kur T ir gada skaitlis. Jā, patiesībā tagad arī modernajās bija, teiksim, vienais kapitāls, arī human capital, jā, cilvēku kapitāls. Jā, tiešām, jā, to varētu vēl diskutēt. Man liekas, jā, tiešām pauties par to nepārāk kaviksīgi runāt. Es tur varētu pārāk daudz cilvēku resursi, jā. Viņš šeit ir būtu cilvēku resursi. Pareiz faktor conditions. Es saku, es neesmu pārāk iedziļinājies tā online portēļu teorijās, bet manuprāt, te viss strādā, bet tikai priekš industriālajām valstīm. Lūk, tātad globālajā pasaulē, tātad, tā mēs šeit konstatējām, patiesībā veidojas provinces metropolis, un tur neko nevar darīt. Jā, šeit ir būtu Rīgos. Nē, redzat, es nekādīgi nevaru apklust, ja. Tas, ko jūs par inovācijām teicāt, tas arī tāds, es piekrītu lielā mērā, redzat, bet, turklāt jūs stāstījumi jau bija savādāk, bet kas, ko es pats esmu ievērojis, kā tas notiek, tā skaitā augstskolās, kā vērtē zinātnisko devumu. Jūs teicāt, kā jūs uzstājat zinātniskās publikācijas, patentu skaits, ja. Pirmkārt, par tām publikācijām arī jautājums. Mēs visi klātsošie zinām, kā tur ir ar tām publikācijām, ne, ka patiesībā tāda iekļaušana datu bāzēs. Tā ir tā tehniska lietas. Bet ļoti bieži to vērtē vēl vienkāršāk, pēc tā, cik naudas jūs esat iztērējuši. Mēs esam 2 miljonus iztērējuši, labi, jūs 4 miljonus, tas ir viņa lielāka zinātne, redzēt, ja? Vai var vērtēt zinātni pēc iztērētās naudas? Var. Bet vai tas viens no. Un es teikšu, ka bieži vien maldinoši, jo kā tā nauda tiek tērēta, nesāksim, vai es pats varu godīgi pateikt, es esmu 2000 arī zinātni uztaisījis par 2000 par komunikālus. Jā, jums ir par maz. Tas liecina, ka tā labklājība vēl nav tik laba, ka jūs varētu tomēr vairāk izmantot. Es negribu vairāk. Es esmu gatavs tos 2000 atdāt. Jā, noteikti. Es vēl gribēju atbildēt par to vietējo tirgu kā stimulātoru. Protams, tas ir tāds maziņš plasdarbiņš atspērienam, bet patiesībā es teiksim visiem klientiem, uzņēmumiem arī vienmēr iesaku, ka no pirmās dienas jādomā par globālo tirgu, jo Latvijas tirgus varbūt ir 0, es nezinu, precīzi nav sarēķinās, bet 0,01%, jā, teiksim, 100% Latvijas tirgus vai 0,1% no Ķīnas tirgus, jā, man liekas, ka Ķīna ir vairāk, no 0,1% no Ķīnas tirgus, kā mēs redzam, Latvijas tirgus. Tas atkal, lai mēs to mikro un makro līmeni nenodalām. Ja mēs uzstām, ka svarīgi naudu pelnīt, bet svarīgi ir labums radīt.
Jā, un vēl pēc tam mums sekmīgi pārdot starptautiskos tirgos. Kāpēc? Bet arī priekš studiem. Tas atrisks jautājums par kaut kādu international competitiveness. Sanākam, ka mūsu cilvēkiem jādzīvo paspalās, tāpēc, kad kādam tur vajag labāk. Ja nu kā eksponēšanās ārējiem tirgiem, man liekas, ka viens ir saskāries, ja kādam vajag ražošanas uzņēmumam, mitinātāju, virpotāju, galdnieku elektriku, ir dilemma. Tā kā, tā pārāk vēl eksponēšanās ārējiem tirgiem tiešām var panākt, kā kolēģi saka, kad ir dzīvošana paskās, nav ne visiem, ne masiem, ne nav vairs nav. Lētāk darba spēks, tas ir, cik tā ilgi mēs varam būt tas lētāk. Mēs tagad esam tas lētāk darba spēks. Cik mēs tālu iesim. Tas arī balstās. Beigsies ar to, ka vispār cilvēki visi emigrēs un nebūs jau vairs cilvēki. Nu jā, patiesībā tā viss konkurētspējas paaugstināšanas ar bezdarbnieku skaitu palielināšanu, algu samazināšanu, jā, tas jau nav. Varbūt algu samazināšana bija vajadzīga, jā. Redzat, un tas par to koku eksportu ir tomēr ļoti tās īstermiņā domājot pareizi, bet patiesībā atkal gan mēs pārdodam, un ne jau mēs pārdodam. Es no tā, labi, man kolēģis, viņš teica 10 000 dabūs, un kaut kur tur Gulbens pusē mešs, tur kaut kāds viņam tur cilvēks cērtos, kaut kas pārdod, un mēs no tiem 10 000 neko neesam dabūs. Ja? Un vai viņš tos kokus ir izaudzējis? Vai nav tā, ka tas, ko Hermans Deilī raksta, ka mēs pārdodam dabas resursus, patiesībā ne jau par patieso cenu. Mēs tiešām par pievienoto vērtību viņus pārdodam, ne par patieso vērtību. Un tas, ka Latvija, kā te pacēlās jautājums, tās galvenās Latvijas eksporta preces, es nepaņēmu līdz tā statistiku, tur paskatīties. Nu labi, koks pirmā vietā vienmēr bijis, ja, dzels, lūk, dzels, nu labi, otrā vai kurā būtu pirmais piecinieks. Koks, dzels, nafta, graudi un vieglās automašīnas. Nu, paldies Dievam, ka metāla apstrādes un mašīnu būs sadaļā, tur ir kaut kāda. Neapstrādās dzels. Dzels... Farmācija arī kaut kur bija, man liekas. Nē, nu bija alkoholiskie dzērieni, ar tur laikam kaut kur augšgalā, bet 5 lielākās preču grupas ir lūk šīs, vai ne? Jā. Kur tas nav ilgspējīgi. Nafta. Es teiktu, vieglās automašīnas ar augstu pievienoto vērtību. Es teikšu, liela kapitāla īpaši. Es piemēram mudināts atteikties no šīs tādas diezgan, manuprāt, nevisai pareizās frāzes augstu pievienoto vērtību, bet viņi taču patiesībā ar to domā liela kapitāla resursu īpatsvaru. Tā es saprotu. Ja? Automašīnas tādas būtu. Nu, man teica, ka rafs it kā ražojot, bet pēc tam atkal dzirdēt, ka patiesībā jau man diez vai tik daudz, ka vai tās nav tās līzīgi pirktās automašīnas, kas kādreiz te pat stāvēja, tad mazliet kurš kaut būs var pastīties tā, ka vairāk nav tik daudz automašīnas, ko atkal Īstenībā viens mazs komentārs, ja mašīna nosver un sarēķina to mašīnas kilogramu cenu, tad īstenībā gandrīz jebkurš pārtikas produkts kilogramā maksā dārgāk kā mašīna. Un ja ņem vērā, ka, lai to mašīnu uzražot, pirmkārt ir tie visi tas metāls arī jāiepērk, viņš maz nav daudz lētāks arī par pārtikas tām izejvielām. Tad tā pievienotā vērtība tur mainās faktiski, respektīvi. Tā kā var ņemt vērā arī, ka pārtikai tā pievienotā vērtība faktiski maz nav daudz mazāk kā mašīnai. Nē, attiecībā par ko? Varbūt, jā. Tur noteikti mums arī jāattīst lauksaimniecības industrija. Sevišķi, ka mums ir arī tās subsīdijas, ja? Bet mums grūti sasniegt lielu konkurētspējas priekšrocību, jo mums ir augsta tā valsts, atteisies Spānijā ar vairākas ražas gadā, varbūt ir rūdā, dažreiz problēmas, viņš ir aplaists, bet patiesībā mums tas viss maksā vairāk. Bet, ir ļoti interesanti, piemēram, Holandē, teiksim, tās milzīgās siltumnīcas, kas ir ļoti konkurētspējīgas, puķu audzēšanā vispār. Zināmā mērā lauksaimniecības produkcija, jā, tas nevar pārspēt. Dzot, Hekscher-Ohlina teorija vispīrākā veidā parādās. Jā. Tā kā viss cien Lindberga hipotēzē, bet jā. Holandas piemērs, tas, ko jūs minējāt, vispilgtākais piemērs. Kāpēc viņiem ir izdevīgi siltumnīcas audzēt kartupeļus, nezinu, vai ko siltumnīcās, kartupeļus varbūt ne, bet tomāts noteikti Vācijai, ne. Kāpēc Holandē ir 2 reiz lielāka kartupeļu režīma nekā tur pat blakus. 2 reiz varbūt ne, bet tur viņiem ir 400. Viņi daudz kapitāla liek iekšā. Viņiem zemi ir ļoti dārga, salīdzinot ar Vāciju. Jā, es gribēju vēl par tiem kokiem, un tagad
ciešanu viņas pēdējos gados. Nu, kā mēs zinām, ekonomika, diemžēl, ir tāda burbuliska, ja, viņi ir cikliski, viņi iet augšu uz leju, un tomēr, nu, ekonomiski uzdevums ir to visu mazliet izlīdzināt, jo, nu, tās svārstības, nu, viņas nav pārāk efektīvas, ja, mums vajag kaut kā slāpēt, un, ja mēs šeit, teiksim, kaut kā pārdodam tos valsts aktīvus, ja, Latvijas valsts mežus, nu, man liekas, tas nav slikti pārāk. Un mums šeit atkal bišķi būtu jāskrāj naudu, ja, kā, teiksim, Igauni izdarīja, to fondu uztaisīja. Nu, jā, diemžēl arī mūsu fiksētais valūtas kurs ir tāds, kurš šīs svārstības ārkārtīgi pastiprina, jā, teiksim. Galvā šie valūtas kursi mazliet amortizē visu to, tie biznesa cikli nav vairs tik izteikti, jo, teiksim, kad vajag valūtas kurs paiet uz augšu, kad vajag viņš paiet uz leju, jā, bet tāpēc mums ir ļoti jācīnās šo cikliskumu. Fiskālā politika, protams, nu, cik ir iespējams vispār viņai jābūt pretcikliskai, jā. Jūs domājat, tiešām jācīnās? Nu, tā nopietni. Nu, es nezinu, nu, vai tas ir normāli, plus 24, mīnus 24. Pret ziemu, pret vasaru arī jācīnās. Kāds? Pret ziemu, pret vasaru arī jācīnās. Vispār es esmu redzējis arī interesantus rakstus, ja, teiksim, kur ir rakstīts, kad patiesībā tās valstis, kur ir agresīvāks biznesa ciklus, ja, kurās varbūt ir vairāk tās svārstības, ka viņas ir labklājīgākas. Bet, nu, protams, tur ir vienmēr ļoti sarežģītie pierādījumi. Es esmu arī sastaps kļūdains pierādījumus daudz, kur cēlums sakarīgi nepareiz atrast. Pēdējie 20 gadu viņi tur tā stagnējuši tā valtās. Nu, es nezinu, viņiem nav kāpumu, nav, ka viņi varbūt ir pēdējie 2 gadi Japāna. 2 gadi varbūt višķi kaut kas mainījies, un nu, stagnācija. Es nezinu, vai viņi ir laimīgāki. Jā, es vispār interesanti blogu ierakstīju par Japānu, Irāku. Man tāds ir blogs, kas pārāk bija rakstīt, bet Japāna bija šausmīgi draudoši pārāk un pārsniegusi pār pasauli. Laikās, ka viņiem bija iekšzemes koprodukts kaut kā 50% uz Amerikas, un tad viņi sāka pamazām slīdēt lejā, un tad viņiem demografiskā situācija palielinājās, un tad viņiem, nu, pasliktinājās tas demografiskā situācija, daudz pensionāru. Viņiem patiesībā tas augstais jēnas kurs, ja, kurš daļai bija politiski, tur motivēts, ja tur amerikāni pateica, ka beidzot eksportēt savas preces, ja mēs arī gribam, un daļai viņš tā kaut kā sanāca, viņš arī ļoti ir varbūt ietekmējis, bet patiesībā, nē, varbūt, man liekas, tas vairāk nav stāsts par jēnas kursu. Viss fundamentālākais, kas Japānā ir noticis, ir tas, ka beidzot viņu kaimiņi, kuri viņiem ir ļoti daudz, lielā Ķīna, ja, un nu, kaut vai Taivāna, kur pārējās valsts Dienvidkoreja, viņi pamazām iemācījās apdarbināt Japānas panākumus. Un, ja viņi tur dzīvoja, teiksim, kā vienīgie gudrie, tur apkārt bija pilnīgi nācīgi, pamazām tās pārējās valsts arī sāka pamazām mācīties to industriālo attīstību. Un viņi tad ļoti viņas izkonkurējuši. Patiesībā Dienvidkorejā līmeņs ir tāds pats kā Japānā. Nu, vispār Āzijas tie panākumi ir vairākas kopēšana balstīti, teiksim, tur. Viņiem pat arī nav tik daudz lielu izgudrojumu, vienkārši ir labi inženieri bieži vien. Nu, Dienvidkoreja vispār. Citu diskusiju atkal par šiem jautājumiem, īpaši man ienāca prātā par to, ko Japāna tagad pēc Fukushimas nelaimes, kā tas viss attīstīsies un kāda atstās ietekmi noteikti. Japāna, man liekas, ka bišķi cits tāds, Japāna ir arī reliģija, lietu uztvērs kārtību un tam līdzīgi. Nu, man liekas, viņi samierinājušies ar to, ka viņiem bērni dzimst mazāk, nu tad, jo viņi neveicina nekādu imigrāciju pie viņiem, viņiem ir viņiem tā nolēma, manuprāt, ir citu lietu uztvērs kārtību. Mums nezinu, par katru cenu vajag palielināt iedzīvotāju skaitu, ka Eiropas Savienībā kopumā ir tā doktrina, ko vajag nosturēt un palielināt. Bet, nu, kā būs, nu, visi iet izm okeānā no tās teorijas. Tas tieši spilgts piemērs tam, ko šodien stāstīja par national competitive. Un, ja kurš ekonomikas zinējs spēks ir iedzīvotājs skaits, viņam iedzīvotājs skaits samazinās, tad ir viņam ekonomikas stagnē. Nu, loģiski, tur neko nevar. Kāpēc viņš nekāds stagnē? Ko nozīmē stagnē? Ja neaug, tad stagnē? Nu, viņš ir stagnē līmenī mēs noteikti. uzskatām. Virs vidējā līmenī. Tur ir ļoti jautājums, un tas labēc, tas Eiropietis. Nu, stagnācija, visi šitie vārdiņi, kuriem mēs apmētājāmies un labāk. Es ierosinu nelietot, tomēr tad vai kāds neaug, tad es augu, diemžēl. Bet, nu, piemēram, Kristaps un jūs neesat redzējis, ka būtu auguši pēdējos, cik pazīst jūs, un es nesatiekuši stagnējuši. Jā. Līmeņu uzturēšana arī laba lieta. Līmeņu uzturēšana varbūt vēl labāka lieta nekā Tas ir pretējais process. Par Japānu vispār arī, man ir tā viena interpretējas, ko man daudz saka, ka viņi nav patiesi, un varbūt viņi nav patiesi, jā, bet, nu, es atļaušos pateikt interpretējas, kad mēs zinām, ekonomiskā vēsturē, jā,
patiesībā otrais pasaules karš bija ļoti nozīmīga globalizācijā, ja, kad beidzot cilvēku amodās, padās Eiropas Savienība, apvienotās nācijas, ja, ko tur neveiksmīgi dibināja un valsts pārstāja ļoti stipri karot. Bet patiesībā liekas, ka arī tie Vācijas un Japānas panākumi daļēji bija varbūt politiski motivēti. Šis valsts tika atbalstīts, lai viņas vairāk neietu karot, jo bija pierādījies, ja, teiksim, arī par to Keins bija sākumā, kad Vācijas ekonomiskā pavājināšana ar reparācijām patiesībā radīja nestabilu situāciju, tāpēc attīstīja Japāna, attīstīja Vāciju, lai tur būtu miers un labklājīgi, un patiesībā tas galvenais ienaidnieks laiku radās Padomju Savienība un Ķīna varbūt. Man vēl viena tāda replika saistībā vispār ar to konkurētspēju. Man vispār liekas, ka jāsāk runāt ir par īslaicīgu konkurētspēju un ilglaicīgu. Jā. Un ilgspēju, tā ir gribēju teikt. Jo jā, tiešām. Principā jūs visu laiku runājat par to konkurētspēju, un tā, man liekas, tāda, tāda īslaicīga skatījumā. Bet vispār jau par ilgtermiņu. Jā, es biju minējis kaut kur, ka dinamikas aspekts ir svarīgs, un kaut kā mums jāmēģina tomēr to nākotnes potenciālo bagātību un labklājību izmērīt. Kas diemžēl ļoti grūti var neprognozēt, mums nav lēmts perfekti. Tas ir pilnīgi izstāsts, ka mēs varētu precīzi to izdarīt, bet kaut kā vajag mēģināt. Protams, kad, kā Martins Kansons vienreiz uzrakstīja, kad Latvijas izaugsmes potenciāls ir tāds pats kā Grieķijas reforma potenciāls. Ja, potenciāls ir, bet vai mēs kaut kur sasniegsim, tas ir jautājums zīmes. Jāmēģina, protams, prognozēt, jā, kā tā dinamika. Es nezinu, vai to vēsturiskos datus vai konkrēti pēc rādītāju, teiksim, kā pēdējo 10 gadu izaugsmē kaut ko tādu. Varbūt arī var vienu no rādītājiem, teiksim, taisīt kaut kā kompleksu indeksu, un viens no tiem ir tā vēsturiskā izaugsme, būtis ir kaut kāda, teiksim, prognoze par ekonomikas attīstību, potenciālo. Nē, man šeit atkal iznāk, es Maiklu Porteru atkal sāku ļoti aizstāvēt, ka, manuprāt, Maiklu Porteru teorijā, jo tas, kā man patīk, tur jūs pašā sākumā rādījāt to, varbūt pabrauciet atpakaļ viens no pirmajām slaidiem, kur patiesībā ir runa par ilgspējību, kur bija par tā mikro līmeni. Jā, nu kaut kur pašā sākumā, kur bija. Definīcija. Jā, pie definīcijām. Vēl. Tas bija mikro, jā? Šis. Atcerām. Jā, tas, kur te bija tāda qualitative microeconomic business environment. Microeconomic business. Tas ir ilgspēja, tas ir ilgspēja. Tieši tādā valstiskā līmenī par to principā kaut kā netiek runāts. Man nevajag. Nē, kā es domāju, valstiskā līmenī, kā runājot. Dombrovskis jau vēl runātājs, vajag uzlabot uzņēmē darbības vidi, ko studenti kursu darbos mums jau 15 gadu. Bet šī brīdī. Bet kā? Šī brīdī, lai priekš nav. Vide jau mēs uzlabojam šajā brīdī, ne jau priekš šī brīdī, bet priekš nākotnē. Tas, ka viņi nevar vienā brīdī, laikam svarīgākais ir pat, ja neuzlabot, vismaz nesabojāt šo vidi. Netaisīt dzelzceļus ciet, netaisīt lauku skolas ciet. Lūk, tas jau ir tas microeconomic business environment. Tas jau ir tas, vismaz es tā saprotu. Man tas liekas ļoti, tā saka, šī bildes, gribu kā teikt, man liekas, ļoti labi. Vismaz es sapratu, kas ir National Competitive daļai no šīs bildes. Nations macroeconomic fundamentals ļoti trāpīgi. Bet to mēs šodien arī varbūt varam veikt visu sevi. Nu jā. Paldies. Es varbūt varu uzdāvināt pirmā dāvana Latvijas jaunā zinātnieku apvienības, jā.